Vai jauna valdība vienmēr labāka nekā vecā? Par personībām, vērtībām un kopīgu darbu politikā. Psihoterapeits Artūrs Utināns 1-1. Sveicināti! Sveicināti! Artūrs Utināns, psihoterapeits un arī Rīgas Teleģiņu universitātes docents ir mūsu viesis, kas iepriekš arī komentējis politiku no varbūt cita rakursa nekā parasti mēs to darām. Priekšvēlēšana aģitācijas laiks šogad sakrīt arī ar jaunas valdības nākšanu pie varas. Un, kā jums šķiet? Man dažreiz liekas, ka to vispār sagaida kā tādu laiku ap jauno gadu. Daudz lielu cerību, pamatotas, ka mēs ticam, ka jauna valdība tūlīt sāks tīrīt, citādi strādāt. Gribās cerēt, jā, bet tā tad viens no tādiem jauniesākumiem arī katram politiķim saucās tāds pozitīvisma aizspriedums. Ja, tad, kad mēs raugamies uz nākotni, mums liekas, ka pozitīvas perspektīvas, tā kā viss izdosies. Ja, un, protams, kad gan biznesā, gan politikā tāds pozitīvisma, teiksim, ēristika ir arī nepieciešama. Bet tā pilnīgi neko negarantē, ja, jo, piemēram, pozitīvisma aizspriedums bija Adolfam Hitleram, kurš domāja, ka viņš uzvarēs visu pasauli. Tas bija Putinam, kurš iedomājās, ka iekaros Ukrainu. Andris Kulbergs palēcās nu pat. Dažās nedēļās. Pozitīvisma aizspriedums ir Donaldam Trumpam, ka viņš padarīs Ameriku atkal lielu, un tā kā mēs redzam, ka visi šie politiķi piedzīvoja neveiksmes, un, protams, tādās sīkākos mēraugos tas ir arī bijuši ar mūsu iepriekšējām valdībām. Ja salīdzina, kā iesākās un kā nobeidzās. Kā iesākās Andrim Kulbergam pirmā diena, kad viņš kā premjers ieiet savā jaunajā kabinetā? Mazs fragments no viņa sociālo tīklu video. Sveiciens visai Latvijas tautai. Kāda ir tā pirmā diena būt par Latvijas premjerministru? Šeit esmu kabinetā, daudz prasa, kā tā izskatās, kā tā ir. Pirmā diena ir pagājusi, piektdiena. Traka diena. Saskāros ar interesantām lietām, bet es esmu uzrakstījis pirmo ēpastu visiem ministriem. Tad esmu uzrakstījis, lai katrs ministrs iesniedz 3 uzdevumus, 3 darbus, ko viņi paveiks šajos 4 mēnešos, kamēr esam valdībā. Tā šeit izskatās šī telpa. Vēl Saeimas dators, vēl darbi jāpabeidz ar Saimu. Šeit ir kabinets, te ir slēptās durvis izrādās. Te ir tolete, ministra prezidenta tolete. Tā mēs šeit strādājam. Tā kā priecīgs visiem brīvdienas. Nākošu nedēļu jau dodam virsū. Dodam virsū. Kādu iespēju cenšas atstāt Andris Kulbergs? Un vai viņš šos 4 mēnešus noturēs to kursu? Viens iespējas noteikti, kas ir jāatstāja politiķiem, arī citiem līderiem, tas ir pašpārliecinātība, ja, jo pašpārliecinātība iedarbojas uz vēlētājiem, un, kā mēs zinām, pat ļoti lielas, teiksim, tādas aplamības. Ja cilvēks saka pašpārliecināti, tad lielāka iespēja, ka tam notic. Ja. Kaut gan no zinātniskā viedokļa pareiza attieksme būtu tādas, teiksim, šaubas, skepticisms, jo principā ārkārtīgi daudz problēmu, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, ļoti daudz lietas var neizdoties, un tā būtu realitāte, ja cilvēks rādītu, ja, ka, visi vien zina, kas tur sanāks, ja, bet vēlētāji to negrib. Ja, šaubīgu politiķi, viņi pateiks, viņš ir šaubīgs. Ja, tā tad vajag būt pārliecinātam. Un otra lieta, ko noteikti šeit mēģina Andris Kulbergs rādīt tādu tā kā caurspīdīgumu, ja, ka viņš centīsies būt pēc iespējas tā kā atvērtāks. Jā, jo viena redzēsim, kā tas būs, jo viena no politiķu tomēr tādām
instinktīvām vēlmēm ir tomēr daudz ko slēpt. Ja? Mēs to zinām, visādas izvairīgas atbildes žurnālistiem, tur visādu datu slēpšanā, tur viss sākot ar dažādām veselības problēmām, dažādām tur kaitīgiem ieradumiem un tā tālāk. Jā, tā tad jārāda ir šī pozitīvā gaisma. Pozitīvā gaisma un liels kategorisms, kas bija opozīcijā. Nu, piemēram, vēlējās opozīcijas partija apvienotais saraksts pārtraukt tūlītās pat visu ekonomisko sadarbību ar Krieviju, nonākt premjera amatā. Jā, bet tikai izņemot farmācijas uzņēmumus un tā tālāk, mums jau ir kaut kādas atkāpes. Nu, droši vien normāli. Varētu teikt tā, ka tās politiskās intereses varētu sadalīt divās daļās. Viena ir tā saucamās vērtības, tās ir dažādas pārliecības, morālās pārliecības pārsvarā, kas ir labi, kas ir slikti, kurš ir labs, kurš ir slikts cilvēks, un, teiksim, tādas pragmatiskas intereses, jā. Nauda, nu, teiksim tā, jā. Un šīs vēlmes savā starpā cīnās, jā, teiksim, politiķis var nonākt konfliktā, teiksim, vai sekot kaut kādām tādām morālām vērtībām, vai, teiksim, tādām pragmatiskām interesēm, un arī tās pragmatiskās intereses var būt tā, vai nu valstī, vai kaut kādai savai nozarei ierobežotai grupai, vai arī nu, tikai pašam sev. Nu, tātad kaut kāds finansiāls ieguvums pašam. Daudzi eksperti diskutējuši par to, vai vajadzēja jaunajai valdībai, jaunajam enerģiskajam premjeram ņemt jauno vienotību valdībā. Nu, tagad viņš nevarēs kritizēt to, kas ir bijis. Tagad viņš ir līdzdalīgs, tagad visi kopā atbildību izsmērē. Jā vai nē, vai vispār tam ir nozīme? Man, kā cilvēkam, kas nav profesionāls politikā, ir grūti teikt, cik kļūdas ir veikusi jaunā vienotība un tam līdzīgi. Bet bez tā manis minētā pozitīvisma ēristikas, kas ir sākumā, ja, pēc tam, kad daudzas lietas neizdodās, tad parādās tāda, teiksim, nu, negluži sazvērstības teorijas, bet tāda aizdomīga domāšana, ka šito te sagrāva tīšām. Ja? Un ka tādi jau varēja to un to izdarīt labāk, ja, nu, piemēram, jaunā vienātība. Un kritiskajā domāšanā tā saucās atpakaļ skata kļūda. Ja? Tātad uz priekšu mums liekas, ka viss sanāks, tad, kad notikums ir garām, mēs sākam analizēt atpakaļ, un tad mēs saprotam, nē, nu vispār, kā te varēja iedomāties, ka te kaut kas sanāks? Ja? Te uzreiz varēja redzēt, ka nekas nesanāks. Ja? Tāpatās kā, nu, neviens neparedzēja karu Ukrainā, nu, un tagad tas karš sākās, tad tas bija skaidrs, ka viņš iebruks. Vai, piemēram, medicīnā, piemēram, ārsts tur intensīvi cenšas glābt kādam cilvēkam dzīvību, tas cilvēks tomēr nomirst, ja? Nu, viņš darīja visu, kas tobrīd viņam likās labākais, bez tam atpakaļ skatoties, analizē, bet klausies, kā tu neņem vērā vēl tādu faktoru, ka tur vajadzēja ievadīt vēl kaut kādu zāli, ja? Tas viss saucās atpakaļ skata kļūda. Nu, atpakaļ visi gudri. Nu jā, bet politikā arī tā strādā. Tur svarīgi nākt pie varas un kritizēt, kādu laiku tas strādā to, ko darījuši iepriekšējie, un labot tās kļūdas. Vai pa īstam, vai tikai runājot ar publiku. Tas ir viens no paņēmieniem. Tā vismaz agrāk ir darījuši. Bet šobrīd, ja mēs runājam par jauno valdību, Gata Šļūkas karikatūra, kurā viņš norāda uz to it kā jauno valdību, kurā daudzi ministri, un mēs varam tur nosaukt, tur bija Uldis Augulis dažādu ministriju vadībā, tagad viņš ir zemkopības pirmo reizi, tur ir Kozlovskis Rihards, ilgstoši arī bijušais premjers Māris Kučinskis, lūk, ministrofleks, tas saucās aizpildīt jebkuru spraugu valdībā. Tā skatās uz to Gata Šļūka. Nu, arī normāla parādība valdībā šobrīd, ja ka mēs, diedzam kopā to tā, kā mākam. Varbūt tas ir labi. Pieredze ar pilnīgi jaunu deksmi.
Protams, ka jauni iesākumi ir labi, bet mēs nespējam prognozēt nākotni. Ja? Cilvēki ļoti grib prognozēt nākotni, kas sanāks. Ja? Vai tas sanāks vai nesanāks, bet pirms tās metodes nav izmēģinātas, mēs nevaram pateikt. Ja? Cilvēki griežās tur pie astrologiem, zīlniekiem, arī politiskiem komentētājiem un visādiem ekonomiskiem analītiķiem, bet neviens nevar noprognozēt nākotnē, kā mēs gribētu. Un tāpēc darbojas milzum daudz faktoru. Ja? Tie ir ne tikai ekonomiski, politiskie faktori, tie, kā tagad zināms, ir infekcijas, dabas katastrofas, tur tauriņa efekts, kur tur Austrālijā kāds taurins noplivināja spārniņus, ja, un te sacēlās viesuļu vētra. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tāpēc neviens politiķis, premjers, prezidents, viņa prognozes būs apmēram, tā kā mest monētu gaisā, ja, kas tur nokritīs cipars vai ģērbonis. Bet kritizēt, protams, vajag, bet galvenais iemesls ir tāds, kas ir arī partiju problēma, ka katra partija vismaz atklāti sevi nekritizē. Ja? Partija nē, bet ko vēlētājs saka? Viņš skatās, viņš saka, jā, tas ministrs ir ar profesionālu kompetenci, vai īstenībā viņš atkal ielikts kārtējā krēslā, atkal savējos tur saliek pa vietām. Ko saredz? Cerams, katram ministram, arī ieskatot Andrim Kulbergam, ir sava profesionālā kompetence. Problēma ir tāda, ka cilvēki iziet ārpus savas profesionālās kompetences, un katram ministram jāiziet ārpus. Un tā saucās zināšanu ilūzija. Ja? Jo politiķiem bieži vien liekas, ka viņi zina pa daudzām jomām, tā skaitā, piemēram, pa psiholoģiju, ja, un vēl tādām medicīnu un šādām te jomām. Viņi tur iejaucās, ja viņiem liekas, ka zina, un tas saucās zināšanu ilūzija. Tanī brīdī viņš ir izkāpis ārā no savām profesionālajām kurpēm. Un kā viņš darbosies, to mēs redzēsim tikai tad nākotnē. Vēl viena lieta, atzīmējot vai akcentējot jaunās valdības pirmos soļus, vēl viens ieraksts sociālos tīklos. Twitterī raksta sociālo tīklu aktīva lietotāja Inga Spriņķe, ne žurnāliste, bet viņa raksta tā: ražīga pirmā diena jaunajam ministra kabinetam. Iekšlietu ministrs uzdevis visiem runāt latviski, labklājības ministrs uzdevis izmaksāt pensijas visiem pensionāriem, satiksmes ministrs uzdevis visiem ievērot ceļu satiksmes noteikums, un zemkopības ministrs uzdevis aiz kokiem saskatīt mežu. Pamatot ironiju par to pirmajiem soļiem, tādu savas, partijas vai savas grupas to identitātes parādīšanu, robežu nospraušanu, ko centās vai cenšas izdarīt ministri? No vienas puses it kā labi brīdinājumi, tāpēc, ka atkal politiķiem mēdz uznākt, teiksim, tāda, varētu izsakoties psihiatriskos terminos, lielumānija, ja? Un viņi var pārkāpt gan satiksmes noteikumus, gan tur vēl visādas ierobežojumus un iztērēt līdzekļus, ja? Kā mēs zinām. Tāpēc, it kā tas ir labi, un lielais ceļš sākas ar pirmo soli. Ja? Bet vai to ievēros? Ja? Jo tāpēc, ka politikā tomēr uzkāp tāda iedomība, un vēl to varētu saukt par tādu nenotveramē Džo kompleksu, ja, ka mani nepieķers, ja, es tur būšu gudrāks, un to neviens neuzzinās, un tur, es tur labi nomaskējos, ja, un līdz ar to, tad, piemēram, šādi noteikumi bieži vien netiek ievēroti. Iepriekšējā valdība... Paša uzstādījumā. Jā, bet arī, protams, tie signāli savai partijai vai savam vēlētājam, cik lielā mērā tas, teiksim tā, kaut kādā brīdī var sākt disonēt, un cik lielā mērā premjeras kā valdības vadītājs ļoti dažādo partiju, kā viņš saka, te mums ir dažādi partiju, ar dažādiem DNS, izdalījām portfeļus, spēs vai viņam ir jāspēj savākt to vienotam darbam? Jā, un jautājums ir? Jautājums par to, vai šobrīd Andris Kulbergs, jūsuprāt, ir šo dažādo DNS partiju
komplektu spējīgs savākt vienotam darbam. Jā, es arī nespēju prognozēt nākotnē. Andri Kulbergu es nepazīstu. Jā. Var tur kaut kāds atsauksmes pa viņu palasīt, bet premjerministra darbs ir ļoti sarežģīts. Man likušies dažreiz daži ministri, kas strādāja savā nozarē, ka viņi tīri veiksmīgi, un tad viņi paliek pa premjerministru, un kaut kā izrādās, jā, ka viņi to komandu nespēja savākt. Un tāpēc mēs tikai uz priekšu redzēsim, vai viņam sanāks vai nē. Gribētos, lai beidzot sanāk un, teiksim, ministrijas darbojās tā kā vienots spēks, bet vienmēr jau ir iznācis, ka viņi tur sašķeļās agrāk vai vēlāk pa savām vērtību sistēmām. Tieši tādā veidā sašķēlās progresīvie vai progresīvo līderi un premjera Evika Siliņa, mēs zinām par aizsardzības ministrijas atbildību par nokritušiem droniem. Evika Siliņa pati atkāpās ar vārdiem "es atkāpjos, bet nepadodos", un demonstrēja arī pēc tam sociālos tīklos tādu grafiku, bez cīņas nav uzvaras, ar atsauci uz strēlnieku varonību. Tā ir tāda, kā es saku, viņa maskē politiskās savas kļūdas, vai arī tomēr, vai tādā veidā viņi vieglāk pateikt, ja mēs turpinām cīņu. Kādu cīņu viņi atkāpjas? Politiķi maskē savas politiskās kļūdas. To es arī agrāk esmu teicis, ka viņi nespēja uz tādu veselīgu paškritiku. Jā. Tas, kas pietrūkst, ir veselīga paškritika. Jā. Jo paškritika atzīt savus kļūdas, tas ir spēks. Īstenībā nevis vājums. Mēs zinām, ka mūsu smadzenes mācās tikai no savām kļūdām, bet jā, politiķiem jāparāda, tā tad ir tā tendence. Varbūt tā ir vēlētāja tendence. Viņi grib tādus politiķus redzēt, kas ir tādi perfekti, ideāli, ja, kas nekļūdās, un politiķi jūtot šādu vēlētāju prasību arī, piemēram, baidās iziet uz tādu atklātu paškritiku. Ja. Bet atzīt savus kļūdas, pilnīgi nevar, praktiski neviens. Jā. Jūs iepriekšējā intervijā Raivis Dzintars pateica, ka kļūda bija kādreiz, ko viņš tur cīnījās pret Latvijas stāšanos Eiropas Savienībā. Jā. Bet tas jau tagad ir ļoti labi redzams, ka tiešām būtu Latvijai daudz sliktāk, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā. Tas jau tā kā, jā. Bet tādas nesenās kļūdas ir, visiem ir jāizskatās pēc tādiem mačo. Jā. Bet līdz ar to, jā, principā politiķi pirmkārt pat neuztver kritiku adekvāti. Jā? Lai gan mēs, piemēram, no psihoterapeita viedokļa, mēs varam attīstīties tikai caur kritiku, ja kritika ir adekvāti. Jo cilvēkam novērtēt sevi, savu domāšanu, savas tendences ir grūtāk nekā novērtēt otru cilvēku. Jā? Otru cilvēku mēs vienmēr novērtēsim precīzāk. Un tāpēc, ja kāds pasaka kaut kādas, kuras esmu kļūdījies, ja, faktiski būtu jāizsaka pateicība, ja, tā būtu adekvāta reakcija uz kritiku un var kontrargumentēt un atspēkot tikai tad, ja kritika ir balstīta uz kaut kādu pārpratumu. Bet reti, kur es esmu redzējis, ja, kad politiķis tā kā tiešām jūtās pateicīgs, jā, ka kāds ir pateicis taisnību. Paškritika vēl atklāti publikas priekšā, tā ir vēl retāka parādība. Es kādreiz salīdzināju, ka politiķis iet pie vēlētājiem, tas ir kā iet uz randiņu, jā, tā tad iepazīties, un tad, kad iet uz randiņu, visi cenšas parādīt savas labās puses, un neviens neteiks, ka man ir alkohola problēmas, es esmu patoloģiski skops, greizsirdīgs, man ir bronhiālā astma, jā, to visi randiņā centīšies noslēpt, un apmēram tā dara politiķi. Tā dara, un otrs puses šobrīd ļoti, un to var redzēt arī sociālos tīklos, diezgan skarba apsaukāšanās. No vienas puses ir sarkanās maitas, komunisti, un to adresē progresīvajiem. Progresīvie sauc šo
par ļoti konservatīvu valdību. Daudz uzsver vārdu konservatīvs par lamu vārdu, un es saku, ka tas ir, tā, kas tas tāds ļoti konservatīvs vārds, mēs nekad nebalsosim par to. Cik lielā mērā šo vērtību, respektīvi, vai šobrīd politiķi māk diskutēt, sarunāties ar pretējiem uzskatiem, pretējvērtības? Tas, ir politiķi, kas māk sarunāties, jā. Bet tie, kur apsaukājās, neapšaubāmi, tas nemāk risināt konflikta situācijas, jā. Jo apsaukāšanās jau nav kritika, jā. Apsaukāšanās faktiski ir tās otras puses atstumšana, līdz ar to sadarbība tiek izslēgta, tur ieslēdzās aizvainojumi, jā, pēc tam var būt pat kaut kādas tādas sīkas atriebes, un tas ir viss, kas tiek panākts. Un līdz ar to tad sanāk, tas teiciens, kur tur 2 latvieši mums 3 partijas, tas ir, nav kompliments, bet kāpēc tas būtu slikti, ja 2 latviešiem būtu 3 partijas? Zem tā ir domāta kašķēšanās. Ja? Kašķēšanās tā ir savstarpēja apsaukāšanās, nevis konstruktīva kritika. Bet vai apsaukāšanās signalizē, jūs sakāt, nemāk risināt konfliktus, vai viņi teiks, mēs vienkārši priekšvēlēšana laikā tur pēc tam, jo pa īstam, ja vajadzēs strādāt, mēs esam ļoti labi. Partneru devalvācija, tad jāsaka, ka tā ir tad darbība uz vēlētājiem, un tad žēl, ka vēlētāji vēl pa tādiem politiķiem, kas izmanto to apsaukāšanos. Ja? Jo vēlētājs var salīdzināt, bioloģijā, ja salīdzinu, tā tad evolūcija attīstījās ir dabiska atlase. Ja? Tā tad organisms attīstās, un tā viņa atlase tur visādi plēsēji, klimatiskie faktori, dzimuma partneri, ja? Tad vienas īpašības izdzīvo un attīstās, un citas īpašības savukārt noplok un tā kā pazūda no evolūcijas. Ja? Un līdzīgi politiķis, ja? Un vēlētāji ir tā dabiska atlase. Ja? Ja mēs izveidojam tādus politiķus un piedodam viņiem, ka viņi apsaukājās, ja? Tad tā ir politiķu dabiskā atlase, kas notiek. Ir apsaukāšanās, un ir arī ir dažādi fenomeni. Piemēram, šobrīd es jau minēju progresīvos, un otra partija Latvija pirmā vietā, kurai vislabākie reitingi. Tās līderis ir Ainārs Šlesers. Ja tā drīkst teikt, politiķis ar bārdu. Viņam ir gara vēsture, politbizness, oligarhu sarunas, oligarhu kari, tur arī tiesas procesi un tā tālāk un tā tālāk. Viņš šobrīd ar mūsdienīgām metodēm sociālos tīklos, ja tā var teikt, pārdot sev kā jaunu spēku, kas nāks un visu sakārtos. Kāpēc tas kādam izdodas un kā tam nē? Kādu izmetēju politiskās vēstures mēslēnē? Tā tad viņš var prezentēt kaut kādas īpašības, pēc kurām viņš izvēlās vēlētāji. Ja? Šeit jārunā, vai vēlētāji, cik viņi pareizi izvēlās. Ja viņus uzpērka kaut kādas, mēs zinām, piemēram, uzpērka vēlētājus instinktīvi, tur tādas īpašības, piemēram, kā lielāks augums, jā, jo lielāka ir sociālā stratifikācija, zinām, ja tur vairāk ir lielāka auguma cilvēki. Jā. Kaut gan mēs salīdzinām intelektu ar augumu garumu, tur nav korelācija. Jā. Pēc tam šī pašpārliecinātība, jā, tādas tā kā buldozera spējas, jā, tas ir, acīm redzot, tas ir viens tāds pieprasījums, un arī teiksim, tāda agresīva retorika, ja, tad, acīm redzot, daļai vēlētāji patīk. Un viņi neņem vērā, piemēram, cilvēka īpašības, ko nosaka viņa šī vēsture. Ja? Jo tas tāpat kā Amerikā. Ja? Neskatoties uz Trumps, tur ir bankrotējis cik tur uzņēmumus, ja? Un varētu teikt, vajadzētu to ņemt vērā. Pirmkārt, jau pašā pirmajā ievēlēšanā viņš skaidri meloja, otrkārt viņš apsaukāja smagi Hillary Clinton, viņš bija bankrotējis tur cik tur uzņēmumus, ja? Bet vēlētāji tic ļoti lielai pašpārliecinātībai, ja, un teiksim tādai, viņam ir ātra argumentācija, jeb kontrargumentācija, ja, viņš var aizbāzt muti tur praktiski, gandrīz jebkuram oponentam.
Un līdz ar to jā, vēlētājiem liekas, ka te kaut kas labs sanāks. Kaut gan tās nav īpašības, īstās īpašības, kādas reāli vajadzētu Politiķiem. valstī. Valstī. Nu, jā, es varētu pajautāt par to, kas ir ideāls, jūsuprāt, politiķis, vai kas ir tās īpašības, kuras, ka jūs tā mēģināt sasumēt. Viens tāds ideāls politiķis Latvijai, vienai demokrātiskai, mazai valstī salīdzinoši. Es vispār, ja es runātu par kaut kādu vienu ideālu politiķi, tas sanāktu, es tā kā arī gribu reklamēt kaut kādu stipro roku, ja, ka atnāks viens glābējs, un tad viņš tad izglābs visu Latviju, un tad mēs ekonomiski apsteigsim Igauniju un Lietuvu. Ja. Principā būtu vēlētājiem vairāk jāizvirza prasības partijām. Ja? Un es uzskatu, ja, ka pirmkārt partijām vajadzētu vairāk viņus analizēt pēc ekonomiskajām programmām, nevis tām vērtībām, ko viņi proklamē un galīgi tur lien iekšā, kur viņi nav kompetenti. Tur, piemēram, medicīna un psiholoģija. Un otra lieta partiju ētikas kodeksiem. Ja, ka vēlētājiem būtu jāstāsta partiju ētikas kodeksiem, ko viņi ir sarakstījuši, vai viņi ētikas kodeksos raksta, piemēram, ka tur visādas korupcija vai vēl kaut kādas aizdomas nav pieņemamas. Ja, un, piemēram, slēgtu laukā tādus politiķus. Kā viņš ir sašmucējies, tā, piemēram, no partijas ārā. Un ka vēlētāji sekotu pēc tā, cik rūpīgi partijas ievēro ētikas kodeksus. Ja? Tie pirmsvēlēšana solījumi ekonomiskie, atkal, kā teica viens politiķis, kā var nesolīt, ja? Jo vēlētāji gaida kaut kādu uzlabošanos, bet jautājums ir, vai viņi vispār to var veikt, ja tik daudz faktori vispār ietekmē ekonomiku. Bet vismaz ievērot ētikas kodeksu, tātad savas partijas, ja, un, piemēram, var izvirzīt tur nezinu, braukt tikai pēc noteikumiem un tur vēl kaut ko, bet ierakst to ētikas kodeksā. Un tad, ja jūsu partijas darbinieks tur, teiksim, pārkāp noteikumus, tad lūk... Tad no partijas ārā. Piemēram, no partijas ārā. Jā. Kāda šobrīd ir tā komunikācija ar vēlētāju? Protams, tas nav galvenais, bet tas, ko mēs redzam Rīgas ielās, divas jau pieminētas partijas, kurām lielākā reitinga ar lielākajiem plakātiem. Šobrīd jau ir sākuši reklāmas kampaņu, progresīvie un Latvija pirmā vietā sacenšas gan izjāsaka, kuram lielāks plakāts, ja, uz māju mūru sienām. Joprojām arī šāda komunikācija uzrunā vēlētāju. Jo it kā dažādi, viņi necenšas par vienu. Joprojām uzrunā, tāpēc, ka kaut vai tā seja, kura ir biežāk redzamā, pēc tās arī tad balsos tāds instinktīvs vēlētājs. Ja? Jo mums jau bioloģijā ierakstīts pret svešu cilvēku tāda zinām piesardzība, saucās svešinieku trauksme. Ja? Un tāpēc pietiek, ka tā politiķa seja vienkārši ir tā kā visur redzama. Ja? Un, jā, jo biežāk viņa redzam, tas ir tā kā kaimiņš, ko jūs pazīstat, ja, un tad kāpēc gan nevēlēt pa savu kaimiņu? Mēs ļoti gribam kritisku domāšanu attīstīt, lai būtu kritiskā domāšana vēlētājiem. Un ko saka vēlēšana rezultāti? Varbūt ir kaut kādas grupas, uz kuriem ir vērts runāt kritiski un uzrunāt, un ir grupas, kuriem tas nekad nestrādā. Jā, kritiskā domāšana būtu labi, bet tā ir vispārēja. Tad, ja tas būtu ļoti izplatīts Latvijā, arī kritiskās domāšanas apmācības, un ja mēs varētu pacelt vēlētājiem kritiskās domāšanas līmeni, tad viņi varētu, teiksim, vairāk, kritiskāk skatīties uz šiem priekšvēlēšanu solījumiem un arī, tā kā sekot, vai tie tiek izpildīti vai nē, un arī uz tiem pašiem partiju ētikas kodeksiem,
nu, teiksim, neuzķertos uz tādiem īstermiņa solījumiem, ja, ka vienkārši tur lielākas algas vai tur kaut kādas jūsu nozarē, tur, piemēram, lielākas investīcijas. Ja mums jau jāskatās, protams, tādā valsts mērogā, nu, mēs zinām, ka, nu, kā tā sega, ja, tur vai, nu, tā kā galva apsedz vai kājas, ja, un kādam vienmēr pietrūks, un tur ir nepieciešama tāda kopīga, teiksim, vienota reakcija. Ja. Arī izskatās man diezgan aplami, piemēram, kad nu, piemēram, viena partijas pasaka, ka mums ar otru partiju nav pa ceļām, jo galīgi atšķirās vērtības. Ja? Nu, kā tad notiek attīstība? Ir tāds termins dialektika, un tieši tie pretstati ir tie, kas savās diskusijās, nu, tur, piemēram, par tiem visām Stambulas konvencijām, pa piemēru, ja? Taču tieši pretstatu diskusijās izgulsnējās patiesība, ja? Kas būtu derīga Latvijai. Cik kvalitatīva bija šī diskusija par Stambulas konvenciju? Iepriekšējā valdība tika apstiprināta dēļ konvencijas, pieņēma, tad atkal sākās diskusija, atkal atcēla. Jā, nu, diskusijas īpaši pret Stambulas konvenciju, nu, tur varētu sekot pēc kritiskās domāšanas mācību grāmatas, kur ir aprakstīts argumentācijas kļūdas. Nu, faktiski visas argumentācijas kļūdas, kādas vien tur tiek izdalītas, viņas, nu, piemēram, nu, visas tiek atrastas. Ja? Tur, piemēram, atsauce uz tradīciju, piemēram, mana mamma vai tur mani vecāki mani mācīja tā, jā, nu, ka pareizi ir tā, jā, nu, tās vērtības. Nu, iedomājieties zinātnē, ja, kur zinātniskā kongresā, piemēram, kāds pateiktu, kur ir zinātniskā domāšana, ka, ziniet, mēs nevaram pieņemt šo medikamentu, jo mana mamma mācīja, ka vajag ārstēties ar, piemēram, kumelīšu tēju. Ja? Nu, tas ir apmēram tā tipā arguments. Vai, piemēram, ja mēs pieņemsim to, tad tur sāks braukt migranti, viņi pieprasīs tur arī, kad viņiem tur ir piespiedu laulības, un tad te sabrauks pilns, un tad vispār Latvija sabruks. Vai arī, piemēram, nu tā tad tas ir tā saucamā slidenā nogāze. Ja, ja sāksies viens, tas izsauks otru, otrs izsauks trešo, trešais izsauks ceturto, beigās būs pilnīga apokalipse. Ja? Vai, piemēram, tātad, ja mēs pieņemsim šo konvenciju, tad attiecīgi tad bērni tiks neatgriezniski sabojāti, tātad to vairs nevarēs tad likvidēt, vīrietim aizliegs būt pa vīrieti, sievietei aizliegs būt pa sievieti, un, var sakot, sanāk, nu, tās valsts, kas pieņem Stambulas konvenciju, ja viņām ir kaut kādi sātaniski nolūki, ievies savu ideoloģiju šeit, lai vienkārši Latvija sabrūk, un tad viņi varēs mūs paverdzināt, ja. Tātad līdz ar tādiem drausmīgiem scenārijiem. Ja? Es šeit negribu teikt nekā tur par pret Stambulas konvenciju, bet vienkārši argumentācija ir nu, pilnīgi iracionāla, bieži vien balstīta uz kaut kādas mitoloģijas. Tur vēl tika piesaukta Sodoms un Gomora, tur vispār no Bībeles. Ja? Tādi argumenti, ka vai tad tas ir arguments, piemēram, ka, ja mēs pieņemsim Stambulas konvenciju, vai tad tas samazinās sieviešu piekaušanu? Ja? Nu, tad, vai tad Bībelē vajadzēja ierakstīt, ka tev nebūs nokaut un tev nebūs iekārot cita sievu, jo taču tāpatās visi kauj nost un iekāro citas sievas, un tad vispār priekš kam vispār kaut ko vajag rakstīt. Ja? Nu, tie argumenti ir, nu, tā kā pilnīgi aplami un garām, un tā kā, bet cilvēki uztver to. Jums liekas garām, bet cilvēki, es domāju, uztver daudz, ka tas saskaņa ar viņa uzskatiem, viedokli un
Tas ir mans līderis. Priekš tā ir kritiskā domāšana. Jā. Kā jūs varēsiet paskaidrot Omītei un Olpapam, ka jūs pieņēmāt šādu konvenciju? Jūs minējāt, tieši tā. Tā bija viena labs piemērs, kādā kvalitātē notiek diskusija Latvijas politiskajā telpā. Jūs minējāt dialektisku attīstību un to, kā vieni dažādi spēki ar dažādām vērtību sistēmām sadarbojas vai nesadarbojas. Bet, kā jums šķiet, šobrīd Latvijā ir drošības apdraudējums, mums lido droni, arī krīt valdības, bet te pašā laikā sabiedrība arī mainās. Viņi kļūst piesardzīgāk, viņi kļūst uzmanīgāk pret ārēju apdraudējumu, iespējams arī pret iekšēju. Tā ir dabiska reakcija, un līdz ar to arī dabiska tāda nosliec varbūt uz tādu pašsaglabāšanos, nevis tur lielām pārvērtībām un izaugsmi. Jā, teiksim, tāda piesardzīga attieksme un pat neliela, kā to saka, paranoja, ir nepieciešama, jo, teiksim, tāda ir pasaule, kad ir daudz pasaulē apdraudējumi. Kādreiz mēs tur arī kritizējām to pozitīvismu psiholoģiju, ka viss ir labi un visi cilvēki ir labi un tā tālāk. Protams, ka tā, tas nav, un visi tie piesardzības pasākumi, cilvēkam, teiksim, jābūt kaut kādā gatavībai uz visādi plānu B, plānu C. Un krāpnieki ir, ja mums nebūs tāda kaut kādas neusticības vai mani nemāna, tad tas skaidrs, ka visi mūs mānīs, bet tikai tas var aiziet tādā otrā bedrē, piemēram, sazvērstības teorijas jau arī iet no neusticības valdībai, bet tur ir pārliecība, ka viņi tikai to vien dara, kā māna un melo, un pat ja valdība saka to, ko saka zinātnieki, piemēram, vakcinējas. Tas nozīmē, ka valdība ir uzpirkta un viņi ir uzpirkusi zinātniekus arī, jo, teiksim, tā nevarētu būt, ka valdība dažreiz arī saka, teiksim, kaut kādu patiesību. Tas ir rezultāts tam, ka liela daļa vēlētāju, piemēram, ir zaudējusi uzticību un vairs, netic tam, ko saka valdība, Tad, jo vairāk izplatīt, principā, sazvērstības teorijas, tas nozīmē mazāk uzticības ir augšām. Un tomēr, mēs par to runājam, es tomēr gribētu jautāt vēlreiz par to, dažādi cilvēki iet politikā, dažādi iemesli pēc. Tu gribi nonākt pie varas, tu raujies pēc varas. Kas jūs prāt tāds cilvēks, kas apveltīts ar veselīgu vēlme pēc varas, kā tu atpazīsti cilvēku, ka šim cilvēkam es varu uzticēt savu naudas maku, veselības sistēmu, izglītības sistēmu, šim labāk, nē. Jā, tikai no viņa reputācijas. Tad viņš ir jāpazīst, ka viņš sevi ir pierādījis, kad tas cilvēks ir godīgs, un ka ievēro ētikas kodeksu. Ja mēs nepazīstam to cilvēku, faktiski jau mēs nevaram zināt, kāds viņš izrādīsies. Un tad, ja politiķiem ir ļoti izteikta vēlme pēc varas, tad tātad viņš grib varu. Vai viņš būs tāds, teiksim, labs politiķis tautai, kuram būs empātija pret tautu, ka citiem cilvēkiem arī kaut ko vajag. Tas ir labs jautājums, jo tie, kas ļoti tiec pēc varas, viņi parasti ir narcistiski orientēti, paralēli iet alkatība, paralēli iet agresija, bioloģiski augsts testosterona līmenis, un tādiem savukārt ir samazināts empātijas spējas un iejūtības spējas pret citiem cilvēkiem, jo viņš vairāk domā tikai par sevi. Piemēram, labāk piemēru kā Donaldu Trumpu atkal šobrīd grūti atrast, viņš tāds ļoti pateicīgs piemērs. Bet daudz teiks, bet redz, ko viņš taču kaut ko arī izdara, ne? Tur ar visu savu haotiskumu kaut kas notiek, citādi nekas nenotiktu, citādi mēs te lēnām slīdam lejā. Brūk mūsu civilizācija. Godīgi sakot, es īsti nezinu, ko viņš izdara. Okay.
Viens mazs citāts, starp citu arī komentējot situāciju vispirms Amerikā, bet arī kopumā, es domāju, var attiecināt arī uz to, kas notiek vispār pasaulē, kad ir vēlētājs, ir cilvēki un tad ir līderi, kas nāk pie varas. Vairvīķa Freiberga radio krustpunktā pirms vairāk nekā gada. Lūdzu, mazs video fragments. Un ziniet, kas ir tas bīstamais secinājums, kas mani biedē visvairāk? Cilvēki, ļoti liels procents ir vai nu ritīgi stulbi, vai viņi vienkārši kļuvuši slinki savā domāšanā, ka viņi pat negrib papūlēties, papūlēt mazliet savus smadzenes, lai nonāktu pie loģiska secinājuma. Un tagad pasauli drīz valdīs tādi valstu vadītāji, kas visgudrāk un smalkāks uz šitiem slingām smadzenēm darbojošos cilvēkus uzrunās ar melīgiem, sekliem, absolūti loģiski nepamatotiem saukļiem, ar to ideju, ka viss ir slikti, bet es jūs glābšu. Nu, tāda formula tam, kas notiek pasaulē. Vai jums ir kas piebilstams? Es domāju, ka Vairvīķa Freiberga šeit pārsvarā runā par vēlētāju kļūdu, un tas, ko viņi nosauc par stulbu, es pārformulētu kā zems kritiskās domāšanas līmenis. Jā. Tātad tic runāja, solījumiem, bet tā kā neskatās dziļāk, pēc kaut kādām šīm tādām kritiskām pazīmēm, kā analizēt cilvēku uzvedību, piemēram. Nav arī tā, ka cilvēki tos faktus, ko izvēlas, viņi piedzen pēc savām emocijām, pēc savu uzskatu kopumu, pat ja viņi mēģina analizēt. Jā, tā ir vēl viena tāda domāšanas aizspriedums, saucās ķirsīša izlasīšana. Es izlasu tos faktus, kas man patīk, ignorēju to, kas man nepatīk. Jā, tur, piemēram, Vairvīķa Freiberga tur izteicās saistībā laikam ar Trumpa ievēlēšanu, un piemēram, tā tad notic tur kaut kādiem solījumiem tur pa kaut kādu tur lielu Ameriku, un ka Amerika tagad domās tikai par sevi, bet, piemēram, ignorē, teiksim, ka viņš melo, apsaukājās un visu to, kad pats nav bijis daudzreiz piedzīvojis neveiksmes šajā ziņā. Tātad zinātniskā domāšana, tur ir vēl tāds apstiprinājuma aizspriedums, ka mēs atlasam tos datus, kas vairāk apstiprina mūsu teoriju un ignorējam tos, kas runā pretī. Zinātniskā un kritiskā domāšana ir tāda, ka man tiešām jāfokusējas uz tiem datiem, kas runā pretī teorijai. Viņi tīši jāmeklē. Un tad, ja es tāds datus atrodu, tas nozīmē, ka šeit ir, teiksim, pretruna, un tā tad te vai nu jāuzdod ir papildus jautājumi, vai nu tad, piemēram, tam cilvēkam nav jātic. Ir arī partija, kas saka, ka vispār šī sistēma ir jāmaina. Gan vēlēšana sistēma, mums tāda jauna partija, mēs mainām noteikumus. Režisors Alvis Hermans, kurš ar cīnās par iekļūšanu Saeimā, radikāls piedāvājums, revolucionārs vismaz mūsu pašreizējai politiskajai sistēmai. Tur ir kāds grauds, vai kā jūs raugāties uz šādiem jauniem spēkiem, kas piedāvā tādas lielas, kārtīgas, fundamentālas izmaiņas? Es nezinu, neesmu iepazinies ar Alvi Hermanu to programmu. Var pateikt tikai to, protams, ka te arī būs šis pozitīvisma aizspriedums, ka liekas, ka es kaut ko panākšu. Otra lieta. Jāskatās, cik radikāli ir tie risinājumi, jo tas radikālisms parasti ir melns balts domāšana, un tāda melns balts domāšana viņa arī parasti nenoved pie tāda sekmīga rezultāta, jo, kaut vai, ja tu neesi ar mani, tad tu esi pret mani, un tad līdz ar to, rodas konflikts, piemēram, ar pārējām partijām. Atkal, tas ir tikai priekšvēlēšana laiks, vai ne? Mēs arī redzam, arī pašreizējā valdības partijas, kas bija opozīcijā, es domāju, daudz kritiskāk un kategoriskāk runāja, kad bija opozīcija nekā tagad, kad ir reāla atbildība uz pleciem. Vienkārši
Pārliecība izpaužās radikālos apgalvojumos. Šie divi savstarpēji korelē. Ja? Man vajag pateikt kaut ko ļoti stingri, un tie ir labie, un tie ir ienaidnieki, un tas atstāja iespaidu, ja runā ar tādu pārliecību, tad cilvēks zina, ko viņš saka. Mums ir dažādas partijas šķirotavas bijušas, arī LSM, kur tu vari izvēlēties savu partiju, pēc kaut kādiem principiem saprast, kā nonākt līdz tam pareizam lēmumam rudenī. Ja jums tagad jautātu, kā psihoterapeitam, es droši vien vispirms jāizskaita līdz 3, es nezinu, bet kur raudzīties vēlētājiem? Uz ko raudzīties pirmkārt jau jūsuprāt? Es minētu izlasīt partiju ētikas statūtus. Un tad skatīties, kuras labāk tos ētikas statūtus ievēro. Ievēro ētikas statūtus? Ievēro, jā. Pirmkārt, kurām ir? Jā, tad kādi punkti tur ir salikti, jā, cik nopietni pie tā ir piestrādāts. Jā, jau tas vien, kaut vai, ja nopietni pie tā ir piestrādāts, tur ir kaut kādas detalizētas lietas, jā, tad tas ir labāk. Un tad varētu skatīties, jā, kurš ievēro, bet kamēr nav kādas tur varbūt 3 pārvēlēšanas, ir arī grūti pateikt, jo, protams, ka var būt tāda idealizēta ētikas kodeks, ko faktiski jau... Vēl neviens nav paspējis pārkāpt arī. Jā. Bet liels paldies jums par sarunu, par interviju, par padomiem. Vismaz vienu padomu vēlētājiem. Artūrs Utināns, psihoterapeits, bija mūsu studijā. Paldies jums. Paldies par uzaicinājumu.